Latvijā ir maz tādu cilvēku, kas nezin, kas ir prāta vētra vai brainstorm. Šie puiši ir leģendas Latvijas mūzikā, un tagad jau katrs viņa albums tiek īpaši gaidīts. Šovasar prāta vētra nāca klajā ar jaunu albumu Vēl viena klusā daba un devās koncertūrē pa Latviju, tostarp arī Ventspili. Pirms oficiālā tūras sākuma Kurzemes televīzija tikās ar puišiem nelielā intervijā. Izrādās, ka prātinieki seko līdzi arī notikumiem Ventspilī. Zināja, ka šovasar pie mums notiek govju parādi un pat tiešām priecājās par Ventspils pašvaldības sarūpētajiem suvenīriem. Bet nu laiks ķerties klāt intervijai. Kādu laiku bijāt pazuduši, tagad ir Vēl viena klusā daba iznākusi, saprot, lielākā daļa, tas viss darbs norisinājās ārpus Latvijas. Jā, lielākā daļa, jā. Bet arī Latvijā bija gan daudz ko darīt. Īstenībā kā kuram lielākā daļa? Nē, patiesībā lielākā daļa pat bija... Pastād no... Nē, es domāju, lielākā daļa ir tādā laika ziņā, protams, ka Latvijā ir darīts. Bet bija 3 izbraukuma sesijas, 2 bija Amerikā pa 2 nedēļām katreiz, tad 1 bija Anglijā pa 3 nedēļām. Vienu reizi pārējais, visi ir tepat Latvijā. Tapis kāda nepilna gada ietvaros. Pārsvarā jau tas ir Latvijas. Paskrēja, kā saka. Ja mēs tādā laika atskaitē skatāmies, nu kā pēc dabas, es Kasparam tieši šodien teicu, mēs tādā vieglā... Pēc dabas nedzērāja. Jā, vieglā pavasarības laika dzīvojām, sākot no pagājušā gada rudens. Jo mēs kaut kā esam tādā laikā, kad mēs... Nē, kas silts. Es tur iemīlējies, ko silts. Laikā. Jā. Tas man nedaudz ir nekā... Mēs atbildējām šo vienkāršā Tas stāsts par pavasaru, bet es noklausījos, man likās, ka diezgan tā vērsi tās dziesmas, tādas ziemeļnieciskas, tādas augstības un... Ko teicies? Kas tev šauja pretī? Šauja pretī? Jā. Kur tev ir tas pavasaris? Kur tev tas pavasaris? Man viņš ir, bet tas varbūt tādā pašsajūta līmenī, ja jūtas tā rudenīgā. Bet, nē. Kaut kā es esmu dzirdējis, kad saka, mierīgāks varbūt tas skanējums ir, kad bija gaidījuši varbūt kaut ko vēl aktīvāku, bet nezinu. Nu, kā pats komentēt, kā likās. Bet tā darba apmierināts, ja? Ko tu domā? Ko tu vēl domā? Mana filma tev būs kā vēl nomāt. Es būšu taurenis, tu būsi spārē. Ko tu domā? Ko tu vēl domā? Jaunais albums tapis sadarbojoties ar producentu Deividu Fildu. Radošā procesa laikā puiši tika sadalīti 2 grupās, kur atsevišķi nodevās radošām nodarbēm. Tas bija kaut kas jauns, jo prātinieki ir pieraduši visu laiku strādāt kopā. Šoreiz teksti radās kā pirmie, un tikai pēc tam mūzika. Man liekas, fantastiska ideja. Deividam vispār bija ļoti daudz labas idejas, jo no paša sākuma viņš deva tik interesantus uzdevumus. Man bija katru dienu jāraksta A4 lapa no abām pusēm. Un es saku, nu, ko man tur rakstīt? Es saku, visu, raksti visu, ko tu domā, ko tu redzi, kas aiz loga, ja, kas tev liekas tur notiek, ko kaimiņš dara, ko grupa. Ja nezinu, ko rakstīt, nezinu, ko rakstīt šodien. Es pastāstīšu par tām 2 komandām. Mēs atlījāmies 2 komandās. Viena komanda ļoti garlaicīgs nosaukums Space Masters, tad bija Kaspars un Ingars. Un tad bija viena komanda ar skanīgu, fantastisku nosaukumu. 3 persiku pusītes. Renāts Jānis Māris, jā. Un mēs sadalījāmies, mēs trietā bijām uz mēģinājumu telpā, un Kaspars ar Ingaru pie Ingara mājās bija tāda studija. Un tad mēs ņēmām vienu to pašu dziesmu, un katrs aranžējām savā veidā ar domu, ka jāmēģina pārsteigt tā otra komanda. Albumā dažas dziesmas, teiksim, ko tu vēl domā, ko tu vēl domā, uzvarēja viņu versiju. Teiksim, tā viņi ir, viņi arī palika albumā. Nu, mums gan bija ko iebilst, bet nu, vairākums un producents. Radošā procesa laikā bija arī kuriozi, kaut gan tas nav nekas jauns, jo visiem zināms, ka prāta vētra ir atraktīvi un jautri puiši. Producents Deivids laika gaitā sācis dēvēt grupas dalībniekus dīvainos vārdos, pats to skaidrojot, ka tas nepieciešams, lai atslābinātu procesa gaitu. Mēs tikām pie otriem vārdiem, kas mēs viņus saucām tā kā lētīs neju. Tā kā mēs kā dāmas viens otru uzrunājam, nepārprotiet, tikai vārdi. Man liekas, ka sākās kā reize ar Ingaru, jo viņš no Ingaru pārtapa par Ingrid, un tā kā viņš ir ļoti meistarīgs,
Viņš pārtapa par Ingridu Frankensteinu, ja? Slavenā zviedru virtuoza Malstīns bija, ja? Zviedrija Malstīns. Radinieks. Jā, Ingrida Frankensteina. Un tad aizgāja tad Kaspars kļuva par Kuku. Jā. Kas ir izteikts sieviešu vārds. Ruru. Arī izteikts sieviešu vārds. Māris kļuva par Mimi. Magic L. Bet tas ir viņa smalkais angļu humors. Tas ir tie smalkie angļu humori. Pirmais singls no jaunā albuma, kas sasniedza klausītājus, bija Lantern. Tas bija neierasts klausītājiem skanējums, un daudz pirmo reizi to noklausoties nevarēja saprast, vai viņiem šī dziesma īsti patīk. Citi pat neatpazina, ka tā ir Prāta vētra. Dziesmas video ir Kaspara Rogas gara darbs. Nē, bažas bija, protams, ka bija bažas. Bija galvenā doma, vai laist dziesmu, kur ir angļu valodā. Kā pirmo dziesmu no jauna albuma, jo bijusi liela gara pauze. Tā būtu tāda standarta baža, ja? Tā bija tāda liela baža. Stilistiski, es nezinu, vai mums bija baigā baža, ka tas būs kaut kas ne tas. Kādreiz mēs daudz runājām un diskutējām. Bija versija arī, ka šī dziesma bija, mēs arī latvisku viņu pamēģinājām. Un tad sapratām, ka tomēr tā no angļu versija, ka viņa ir tā visspēcīgākā un to domu, kas arī, kā saka, nolasās spēcīgāk. Bet kaut kā finālā tomēr atsauksmes par šo gabalu ir labs. Bet tas ir tas pirmais iespējas, ka vienkārši viņi ir jāpierod. Pirmā reizē nepaķēri. Jā, ir lielisks salīdzinājums ar Justin Timberlake, kurš viņam bija brīnišķīgs albums, kurā bija dziesma Cry Me a River un vēl kaut kas. Un pēc tam nākošajā viņš kā pirmo singlu izšāva to Sexy Back vai kā, kuru bija producējis Timbalands. Un viņš tur dzied tādā balsī ar efektu. Un, kad es viņu pirmo reizi dzirdēju šo dziesmu, man likās, gan puika ir aizšās pilnīgā pienā. Kur tad tā? Pirms tam bija tik smukas dziesmas, un tagad šitais te. Ziniet, kā bija? Es viņu trešo reizi dzirdēju par rādio, un es sapratu, ko tas puika ir izdomājis. Respektīvi, jums pēc idejas jau sanāk tā, ir neveiksmes, bet ja mākslinieks ir šajā procesā iekšā, viņš viņā iedziļinās, viņš neizbēgami ir vairāk informēts par jums kā klausītāju, kurš dzird šo dziesmu pirmo reizi, jo viņš pie šī gabala strādā un sanāk, ka viņš kaut kādā ziņā arī jums soli priekšā. Pie īpaši neveiksmes tas nestrādā. Teiksim, es nezinu, ir melodija slikta dziesma, kaut kas nav sagājis kopā, un tad tu vari viņu jebkādā mērcē liktu, viņa nedarbosies. Bet ja dziesma ir laba, tad tas, šie radošie meklējumi un virzieni, kuros jūs citreiz aizējat, jo jūs saprotiet, ja mēs pie šīs dziesmas strādājam, teiksim, nedēļu un pierodam un saprotam, kā viņi varētu darboties perspektīvā, projekcijā nākotnē. Jūs savukārt šo dziesmu dzirdat pirmo reizi par rādio, un tā ir jūsu pirmā saskara. Un pirmais ar nepazīstamo vienmēr ir Es atceros tajā dienā, kad mēs palaidām to singlu. Man bija viena intervija no rīta rādio Star FM, un pēc tam es pārslēdzu uz SVK un dzirdēju, kā Busulis ar UFO palaida Lanternu. Un UFO reakcija bija ļoti tāda, tad prātvēts jaunais, uz Lanternam, ko tur var teikt? Jā, ko. I kissed a girl. I remember this day. I remember the summers as we sang in the fall. 15 gadus atpakaļ, ja mēs iegājām studijā dienā varbūt vienreiz uz pusstundu, ierakstīt tikai to, ko mums vajadzēja. Tad tagad, man liekas, kā no rīta tu celies, kas var notikt, tu ej augšā un tu visu dienu pavadi strādāt. Un es atceros, ka kādreiz bija, kad producents arī prasīs, kāpēc jūs neienākiet pie manī studijā, kad mēs te kaut ko daram. Jo mēs tik izdarījām to savu darbiņu, kas bija jāizdara, tur ierakst, un tad tur skrienamies, ka tur tenisu spēlējām, skraidījām, kaut ko darbojāmies ar blakus lietām, visādām filmējām mazas īsfilmiņas. Nevar teikt, ka mēs neuzspēlējām futbolu un nenodarbojamies ar blakus lietām. Šajā braucējā? Nē, nevar teikt.
nevar teikt. Bet es atgrieztos vēl tālāk, kad mēs rakstījām Latvijā pirmās dziesmas, kad tu vienkārši viss sametās naudiņu, kaut kur tagad dabūn, izreikina tā 8 stundas un te jāieraksta 2 gabali. Grūti būs, bet kaut kā jau mēģinās. Vienkārši tu zini, tev ir 8 stundas jāieraksta 2 gabali. Tur nav daudz ko eksperimentēt ne pie kādām skaņām. Ātri iesit bungas, iespēlēt ģitāru, tak, iedziet viss, aiziet. Un man liekas, tā esence, viņa jau, tā esence jau nemainās, jo ļoti bieži ir tā, ka, teiksim, tās pašas lidmašīnas, ko mēs ierakstījām, vienreiz. Mēs ierakstījām vienreiz, noklausījāmies, tā vai vēlreiz, ierakstījām otrais, lūk, tās bija tās lidmašīnas, kas kļuva populāras, kas izcēla grupu, citā līmenī. Ko mēs joprojām dzirdam radio, kas joprojām jāspēlē koncertos, vai ne? Un reizēm tu pavadi tiešām, kā Jānis saka, nedēļas tajā studijā pie vienas dziesmas, tu tur domā par tām skaņām, tur Mārim savu pasauli ar sintizatoriem, Jānim savu pasauli ģitārām un tām skaņām. Un reizēm nekas ar to dziesmu nenotiek. Un tu tā domā, interesanti, redz, toreiz tur bija 3 minūtes, tev tagad bija 2 nedēļas un būtībā jau tā doma ir tāda, ka tev jābūt labai dziesmai, pirmkārt. Jābūt labai dziesmai, otrkārt jāmēģina noķert tas dzīvīgums arī ierakstu studijā. Teiksim, spēlējot koncertā, tas ir viegli, tas arī ir dzīvajā. Bet tajā studijā tev kaut kā jārada tāda sajūta, ka tas tā, viņš arī notiek. Reizēm izdodas, reizēm neizdodas. Prāta vētra atceras arī iepriekšējās koncertūras piedzīvojumus, sevišķi atgadījumi, kas bijis tieši pirms Ventspils koncerta. Mums ar Jubaltu Jāni bija tāds traks brauciens līdz Ventspilī iepriekšējā reizi, jo mēs bijām... Drīzes arī piedalīšos. Viļņā. Andrejā Bočelī. Mēs bija arī, jā. Arī bija pareizi. Es klosiņā, es bagāži vienkārši. Interesanti bija tas, ka mēs braucām no Viļņas Bočelī koncerts. Bija lielais Bočelī Viļņā bija iepriekšējā vakarā pirms Viļņas koncerta. Datums bija, ja nemaldos, augusts numur 1 vai 2. Jā, arī sākums bija. Jā, un mēs braucām, un tas ceļš ir pietiekami garš tajā dienā. Mums jāpaspēj uz Ventspils mēģinājumu, bet kaut kur Liepājā. Precīzi Liepājā, benzīntākā, Jubalta mašīna. Es pielēju pilnu bāka degvielu, lai aizbrauktu uz Ventspilu, protams. Un es nevaru piedarbināt. Es tagad jums visiem izstāstīju, ka ja pielēju pilnu bāku līdz lūpiņai, kā saka, benzīnu, kad tu gribi vēl pavelst to pistolu ārā. Viņam nav kur uzliec vāci, viņam nav kur gairs ieraut, un tas sūknis nevar dabūt to benzīnu. Bet kas notika? Mēs sazvanījām draugus Liepājā, un viņi uzreiz atbrauc, un tas tā kā kino notiek tā, reku manu mašīnu, ja mēs ar tavējo tiksim kaut kā galā. Mēs pārsēdāmies. Nodzert to? Es to nezinu, mēs tagad zinām, bet mēs, un mēs tikai kā ātri pārsēdāmies jau citām mašīnām un paši aizbraucām bildes un šādi. Tas ir Buļaģi. Come on, viņš tā dara, es tā nedāru. Viņš tik uz mašīnai tīrība. Es tā nedrību, man tā ir. Es tā nedrību, bet man tā izstāstīt. Es vienkārši pielikšu ka mašīnas tīrīšana. Jā, tas bija tā pēdējā minūtē vai pat nokavēšanos ierasties uz Ventspils reņķa dārza mēģinājumu, kur visi jau bija dusmīgi. Kaspars jau bija tā lūpiņa. Jā, jau bija izkārs lūpa. Es neatceros. Tops bija mēģinājums, tu pat neatceries. Ko te tu lūpiņa izskaļas? Jaunajā albumā piedalās arī mazāk pazīstamā māksliniece Evija Smagare, kuras vokālu vislabāk var dzirdēt dziesmā Nākamā nodaļa. Bija tā, ka šo dziesmu es biju iedziedājis viens pats. Kā tāds egoists. Bet pamostoties no rīta, pēc ieraksta, es kaut kā sapratu, ka tas dziesmas teksts, viņš ir tagad dueta teksts. Tur par attiecībām, par it kā labām attiecībām, bet, teiksim, kamēr te ir labi, tur kāds jau raksta jau nākamā nodaļa. Tāds ir mazliet tāda negaisa mākonīta mazīt. Man likās, ka to vajadzētu ierakstīt duetā. Bet tu zināji, ka Kaspars ar Roga dzied, tā. Jā, tā. Es Kasparu vienmēr iedomājos kā pirmā, ko varētu nodziedāt duetā. Skoļski ulici. Lūk, un tad mēs runājām ar Ingaru, jo pie Ingaru mēs rakstījām latviešu versijas. Un mēs tā kā izgājām cauri visam
latviešu estrādes pop-rock spektram. Un mums bija sajūta, ka vajadzētu pamēģināt ar kādu... Foršu meiteni. Jā, kādu foršu meiteni, kura varbūt pat arī nav zinām, bet kura ir foršs tembrs, kas labi atbilst tai dziesmai. Un viņa vienkārši teica, nu paskaties šito, un uzlika YouTube pāris dziesmas no Evijas. Man likās ļoti labi. Sazvinījām Eviju. Evija nebija lepna. Un tad mēs ierakstījām ar Eviju, mums likās, ka labi. Atstājām tad duetu versiju. Un mēs arī koncertā nodziedāsim. Tad viņai arī piedalīsies pēc koncertā. Jā. Viņai tomēr būs gabaliņš, viņa dzīvo Daugavpilī. Jā. Prāta vētras koncertūra ir noslēgusies ar lieliem panākumiem. Kopumā vēl vienu kluso dabu visā Latvijā baudījuši 89 500 cilvēku. Noslēguma koncerts tika filmēts un novembra beigās tiks izdots arī DVD. Kas būs tālāk? Kādus pārsteigumus vēl varam sagaidīt no Prāta vētras? Tas zināms tikai pašiem puišiem. Ventspils Piejūras Brīvdabas muzeja aktīvajā šausliežu dzelzceļā darbu sācis kāds jaunieguvums. Vēl viena gandrīz 100 gadus sena tvaika lokomotīva MI 611. Nesen tā atgriezusies no restaurācijas, kas veikta Čehijā, un nu pievienojusies 1916. gadā ražotajai tvaika lokomotīvai, kura ventspilniekus un pilsētas viesus vizina jau gadiem. Kad beidz pastāvēt šausliežu dzelzceļš kustība, lokomotīvs tika likvidēts tvaika, un viena no šīm lokomotīvēm, tas ir ML 631, nonāca Piejūras Brīvdabas muzejā ar tā laika muzeja direktora gādību Andrejs Šulcs. Un viņš arī uzbūvēja nelielu celiņu aplīt, kur nevarēja īstā izbraukt, bet varēja šurpu turpu braukāt, un tā viņš kursēja savus 10 gadiņus, un tad tika nolikts tā kā šķūnītī, jo viņam bija daudz liels problēmas ar tehniskām daļām un viss tā tālāk. 1993. gadā lokomotīva ar pašvaldības atbalstu tika atjaunota un mazbānītis atsāka kursēt. Pēc tam 96. gadā tika uzbūvēta riņķa līnija, kas bija 1,4 km gara, un tad bānīts jau kursēja par riņķa līniju. 2009. un 2010. gadā tika realizēts vērienīgs projekts, izveidojot sliežu ceļu līdz pat piedzīvojumu parkam, tādējādi iekļaujot mazbānīti pilsētas transporta kustībā. Iepriekšējās paudzes jau bija domājušas par to, kā saglabāt mazbānīti. Tad mēs sākām nosusināt Piejūras parka teritoriju, un tad izdomājām, ka jātais ir vismaz aplis. Nu, un tā, kad mēs sākām attīstīt piedzīvojumu parku, tad radās tāda ideja, ka savienot pludmali ar piedzīvojumu parku. Nu, lūk, mēs pie tās idejas strādājām, un tad parādījās iespēja atkal dabūt Eiropas līdzfinansējumu projektam. Nu, tā viņš arī tapa, un tas ir tāds Ventspils brends, jo šausliežu dzelzceļš ar tvaika lokomotīvi, nevis kā Gulbenē dīzeļu lokomotīvi, ja, tas tomēr ir gan unikāli, ja. Tas Eiropā ļoti maz ir saglabājies. Nu, un ja šobrīd 11 000 pasažieri tiek pārvadāti mēnesī 11 000, un faktiski būtu vairāk, bet jaudas lokomotīvai vienkārši šai vecajai nav. Nu, tas tomēr ir milzu ieguldījums. Pats populārākais turistu iecienītākais objekts ir mazbānītis. Saņēmām 2004. gadā šeit lokomotīva ML 611, kas bija ļoti sliktā stāvoklī, kas nebija braucošs, bet mēs viņu vienkārši paņēmām, lai viņš būtu muzejā, lai viņi nesagriež metalužņos ar cerībām, ka nākotnē kādreiz viņu varēs atjaunot. Lokomotīvas MI 611 vēsture bijusi visai interesanta. Tā ražota Pirmā pasaules kara laikā Vācu armijas vajadzībām. 1919. gadā Latvijas teritorijā palikušās tvaika lokomotīvas savā pārziņā pārņēma Latvijas dzelzceļš. Līdz 1973. gada februārim MI 611 darbojusies Jēkabpils Viesītes lauku dzelzceļa mezglā, pēc tam nodota Latvijas etnogrāfiskajam Brīvdabas muzejam. 1980. gadā lokomotīva nodeva kolhoza Uzvara pārziņā Bauskas pusē. Bija plānots to nodarbināt kādā rūpnīcā, bet šī ideja nekad netika realizēta. Tad, kad jau bija nodoms viņu nodot metālūžņos, tad kāds prātīgs cilvēks bija pazvanījis uz Ventspili, uz mūsu Brīvdabas muzeju, un 2004. gadā jau absolūtā grausta stāvoklī šī lokomotīva tika atvest uz šejieni. Ap 2008. gadu sācies intensīvs darbs pie projekta izstrādes, lai šo lokomotīvu atjaunotu.
Tas izdevies pateicoties Ventspils pašvaldības veiksmīgajai sadarbībai ar valsts akciju sabiedrību Latvijas dzelzceļš. Šī ir tā diena, kas beidzot ir pienākusi, kad lokomotīva dosies pirmajā publiskajā braucienā. Un liels paldies, protams, jāsaka Ventspils pilsētas domai, tāpat Latvijas dzelzceļam par šo un Latvijas dzelzceļa muzejām, kas ar izpratni piegāja šim jautājumam un atrisināja šo es domāju, ļoti grūto uzdevumu. Runa ir ne tikai par pašu koncernu Latvijas dzelzceļš, bet ir runa arī par meitas uzņēmumu Latvijas dzelzceļa rītošā sastāva servisu. Un tieši Tvaika lokomotīvas restaurācijas projektā arī Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs ir ļoti labi sadarbības partneri. Tas, par ko mēs vienojamies, arī reāli tiek veikts un termiņos un kvalitatīvi. Un es ceru, ka viņi ir tikpat gandarīti arī par Ventspils muzeja sniegtiem reklāmas pakalpojumiem. Tā kā man šķiet, ka apusē veiksmīgi sadarbība, kas ir pozitīva vērtējuma. Mēs domājam ne tikai par šodienu, par to, kā mēs strādājam šodien, bet arī mums interesē, kāds ir dzelzceļa tēls. Mums interesē, lai vairāk cilvēki interesējās par dzelzceļu. Un, protams, šis projekts kopā ar Ventspils domu ir lielisks reklāmas projekts, kurš mums palīdz arī pietuvināt cilvēkus dzelzceļam. Cilvēki zina, ka Latvijā ir dzelzceļš, ka dzelzceļš labi strādā un ka dzelzceļā arī var nākt un strādāt. Unikāls ir tas, ka Tvaika lokomotīvas Latvijā vispār mums ir 6 Latvijā. Un ejošas ir tagad tikai 2, kas atrodas arī Ventspilī. Pārējās 4, kas atrodas Talsos, Viesītē, Rīgas dzelzceļa muzejā un Rīgas brīvdabas muzejā, viņas ir vienkārši apskatāms, bet viņas nav braucošas. Un pavisam ir saglabājušies 93 šāda veida lokomotīvas pasaulē, šāda tipa mazās lokomotīvas. Un tikai ap 20 ir ejošas, un tāpēc tas priekš pasaules mērogiem, ka 2 ejošās lokomotīvas ir šeit tagad, tas ir unikāli. Un it sevišķi, ka tās ML 611, kas tagad ir atjaunot, tā ir ļoti labā stāvoklī, un viņiem mūžs būs ļoti ilgs. Un tagad jūs varat mierīgi apstīties, ar ko atšķiras 2 lokomotīvas. Tā ir atjaunota precīzi pēc Vācijas 1916. gada rasējumiem Čehijā. Apstīties, un tagad var uztaisīt, nofotografēt un uztaisīt konkursu, atrodiet atšķirības. Un es vēršu uzmanību, paskatieties, cik vietām nāk Tvaiks, tai vecai lokomotīvai. Un šitai tikai dūmikuma Tvaiks nenāk, tā kā tas viss ir racionālāk. Un liels prieks, protams, ir par sadarbību Latvijas dzelzceļu. Bez viņu palīdzības mums būtu jāfinansē no pašvaldības budžeta. Kopā abas lokomotīvas maksā restaurācija 600 000 latu. Mums ļoti laba sadarbība ar dzelzceļa muzeju. Un es domāju, ka tas ir lielisks piemērs, kā mēs saglabājam vēsturi, kas mums vēl likās 70. gados, 60. gados jau vairāk tāda ikdiena. Un tagad 2000. gadā jau faktiski ir vienīgā līnija, jo Gulbenē jūs zināt, tur pilnīgi cits stāsts, tur jau dīzeļa lokomotīva un pilnīgi kaut kas cits. Alūksnes pusē tas ir Gulbens bānīts, tas saucamais, tas ir platāks dzelzceļš 750 mm, bet pat labāk viņiem arī nav Tvaika lokomotīva. Viņi atjauno pašu spēkiem, viņiem ir cerības, gadu vai 2 gadu laikā viņi to precīzi nezina, bet viņiem arī būs Tvaika lokomotīva, bet tas ir cits. Kāpēc atšķiras krāsa, jūs zināt? Es jau man izstāstīju, tāpēc es zinu, es jau nezināju, tāpēc kā jūs klusēt. Tā ir precīzi tāda, kā 16. gadā kara vajadzībām ražoja melna. Un Latvijas laikā viņas pārkrāsoja uz zaļām. Tāda tā gudrība, jā. Tā kā apsveicu ar vienu skaistu labu notikumu. Paldies, dzelzceļam. Tas, ko dara Ventspils, es varu tikai atkārtot to, ko es jau pateicu, ka Rīgas pazaudējusi šajā ziņā, ka nojaucot šo mežparka mazo dzelzceļu, tad Ventspils tomēr tajā ziņā ir priekšā visiem, tieši tas mūs interesē dzelzceļa popularizācijā. Un, protams, mēs ar lielāko prieku viņus atbalstam, un šis produkts, viņš tiešām ir ļoti simpātisks, man personīgi ļoti patīk. Šis projekts Ventspils muzejam ir ļoti nozīmīgs. Mazbānītis ir ne tikai vēsturisks eksponāts, bet reāli kursējošs vilciens. Tā kā pieprasījums pēc šī pakalpojuma tikai pieaug, tad svarīgi bijis arī palielināt mazā vilcieniņa jaudu.
igauņu turisti, vācieši arī ir. Tā kā vispār es jums varu pateikt, ir gan vietējie, gan arī iebraucēji. Man ir jāstāsta, es tikpat tā kā informācijas centrs, var teikt, jā, kad, ka man jāpasaka, vai viņi grib iet uz muzeju, jeb uz vilcieniņu. Citi grib iet gan uz muzeju, gan uz vilcieniņu. Tvaika lokomotīva mums pirmkārt kā vēsturisks objekts bija ļoti būtiski, jo 6 tikai tādas ir Latvijā un 2 no tām braucošas šobrīd ir Ventspilī. Un otrs faktors ir arī tāds, ka reāli izjūtam, ka esošā Tvaika lokomotīva viņa var braukt tik, cik viņai ir atļauta jauda, un braukt gribētāji ir daudz vairāk. Un tiešām kā tādam transportam, varētu pat sacīt, ir reāli vajadzīga otra lokomotīva. Līdz ar to var kursēt biežāk un ilgāk un vairāk cilvēku var izbaudīt šo prieku. Šī ir daudz jaudīgāk, dēļ to, ka jauns katls pilnībā un viss mehānismi arī jauni. Un līdz ar to Tvaika spiediens, kas aiziet uz ritošo daļu, ir daudz vairāks un lielāks. Un tā, līdz ar to arī tas viss apkalpošana un ātrums un vispārējais ir daudz labāks nekā tā vecē. Bet vecā arī vēl kustās un viss notiek. Tvaika katlam rūpnīca dod 5 gadu, savukārt ritošajai daļai 2 gadu garantiju. Vizuāli praktiski ir tā, ka no vecās lokomotīvas ir palicis rāmis, mēs redzam tā sarkanā daļa, jā? Un dīstels, šis te kustīgais mehānisms. Tas ir viss no vecās lokomotīvas. Pārējais, izņemot varbūt te vēl pāris detaļas, jā, bet pārējais praktiski viss ir no jauna uztaisīts. Īstenībā mēs esam gan Latvijas dzelzceļš, gan Ventspils muzejs ir apmierināts ar to paveikto darbu un to kvalitāti, un tāpēc mēs nebaidāmies dot arī otru lokomotīvu ML631 viņu rokās, lai viņi remontētu. Mūsu tā saukto veco mazbānīti, kas ir 631. lokomotīva. Šī nav 631, šī ir 611. Pēc skaņas var atpazīt. Mēs jau 27. augustā sūtām prom uz Čehiju uz restaurāciju. Precīzāk, šis būs kapitālais remonts, jo viņi jau ir braucoši, tas ir mazliet citādi. Un gaidām atgriežamies pēc šī kapitālā remonta nākošā gada maijā uz turismu sezonas atklāšanu. Un tad atkal šīs 2 Tvaika lokomotīvas satiksties jau uz ilgāku laiku. Lai vienlaikus kursētu 2 mazbānīši, nepieciešami arī cilvēki, kas prot tos vadīt. Mums jau tagad ir 2 apkalpes bez problēmām, jo mums tagad ir tā, tas ir to laiku mašīnisti, kas jau braukājuši ar mazbānīšiem, ja, ir 2 vīri, un 2 jaunie ir mašīnisti, kas tiek apmācīti jau vairāk kā 2 gadus, un var teikt, pieredze kopā ar jaunības deksmu tiek apvienot, un tagad mums ir arī, tā kā šodien var redzēt, ka ir 2 pilnvērtīga mašīnistu brigādes, kas var braukt vienlaicīgi. Savulaik mazie vilcieniņi pildīja svarīgu transporta funkciju, Ventspils pusē pārvadājot piekrastes ciemu iedzīvotājus. Vestas arī kravas. Tas turpinājies līdz pat 1974. gadam. Tātad esat jau agrāk braucis, tad, kad vēl bija Šaušliešu dzelzceļš, jā? Uz kuriem jūs braucāt? Uz Mazirvi braucam, uz Temdē bija viņi, līdz Kolkai gāja. Kā bija tā laikā, daudz cilvēki braukāja ar mazbānīti? Jā, daudz braukāja. Mazbānītis neapšaubāmi ir Ventspils muzeja un arī visas pilsētas lepnums. Tas ir tāda odziņa Ventspils, ko neviens cits vismaz šobrīd nevar paspļaut. Ne Latvijā, ne Igaunijā, ne Lietuvā. Vai ne? Un pie tam es saku, tā ļoti romantisks no pludmales, no Piejūras parka cauri Jūrmalas priedēm, ja tās cūkpriedes apkārt, vai ne? Tur ir milzu garš un piedzīvojuma parks beigās, ja, kuru mēs atkal visu laiku attīstīsim. Ja, tur visu laiku aizvien lielāks piedāvājums būs. Tā kā, man liekas, ir naglai uz galvas iznācis. Bet, protams, ja man teikt, ka pirms 10 gadiem, ka mēs tā uztaisīsim, būtu diezgan grozīt galvu, diez vai.